Čau, sveiki! Bez mikrofona, bez nekā, viens kārtīgs svētdienas. Cik kārtīgs treniņš, kā treniņš. Nezinu, sieva arī kaut ko te pagorīsies, patrenēsies. Es iesildīšos, iekustēšos, šodien kaut kādus, nezinu, paņemšu bicītī, krūšu muskultūru, kaut pleci, kaut ko tādu pavingrināšu un tad skatīšos. Man nav treniņu programmas, es malcu vienkārši kišu-mišu vienu dienu augšu, vienu leju vai arī full body. Un šodien kājas baigi daudz neņemšu klāt, vienkārši iekustināšu, bet kājas vingrināšu ar ričuku kaut kur kalnā malcot. Ko sākam treniņu ar iesildīšanos malcu. Kaut kāds siltumiņš plecos arī jūtās. Man liekas, ka pleci ir baigi svarīgi uzsildīt, jo tad, kad plecus neuzsilda, pēc tam baigi tāda ļoti velkoša sajūta ir pa dienu. Un tad, kad riktīgi iesilda viņus, ka tu jau jūti tādu labu spriedzi muskuļos, tad pēc tam treniņš var sākties un ir pavisam savādāk tā atdeve un arī pēc tam nav tā velkošā sajūta muskuļos. Bet arī, ko es esmu pasācis darīt, tas ir pēc treniņiem stiepties, ko es pirms tam baigi nedarīju, ļoti nepatīk. Ko tagad sākam? Krūšu muskultūru kombinācijas, visdažādākās, vienalga kādas, ko vienmēr lieku mainu slīpumus, ceļu šitā, ceļu tā, vidus daļa, augšu, apakša, vienkārši kombinē tā, kā man pašam gribās. Un tad kaut kāda rezultāti jau ir. Nezinu, bija tāds mojo paņem 15 piegājienus, 15 reizes, reizēm ir 20, un tad mainu kombinēju, pilnīgi pēc gara stāvokļa atkarīgs. Kā redzat, starp piegājieniem pauzītes ir ļoti mazas, un pauzīšu laikos kaut ko citu daru kombinēju. Nav baigā motivācija un atdeva baigi runāt. Nav īsti tas labākais garastāvoklis, gari ļarkšķēt, bet kaut kādu video jau sanāks sagraizīt iespējami. Ja tu šo video redzi, tad sanāc, ja nē, tad es runāju pa tukšo. Vai? Saka, ja tev vajag celt.
Nevajag, es pats celšu. Vai šo var teikt? Laikam bija 15 reizes un vēl izdomāju, ka bicīts jāpaņem klāt. Tā ir, tā kā es teicu, man pilnīgi atkarīgs no gara stāvokļa, kāda treniņa mal stāvā. Sieva pelda kaut kur. Viņš arī saucās peldētājs. Kas, peldētājs? Jā. Tas saucoties peldētājs. Paties, kā tur pelda. Ko redzi, pauzīt atkal nav baigā. Un eju tālāk. Šireiz ir krūšu augšdaļai, vienam no. Sanāk krūšu augšdaļa un pleci. Man jāsaka, cik reizes bija. Tā maza pauzīte atkal. Treniņš jau 14 minūtes iet. Puls 135. Tā es būtu nolicis stumbiņu šeit, lai man kādu muzonu motivācijai liek, skan mūzika. Bet tad man YouTube izmestu atkal copyright. Vienreiz tā bija. Atkal aizmirsu skaitīt. Manuprāt, ka bija 20. 20 kilogramīgās hanteles tagad ir. Esam aizieši uz 30 iecēm. Atkal kādu pusminūtu pauzīte. Sieva tēlo dusmīgi kaķi. Uzmet kupri. Un šireiz treniņš arī saucās dusmīgais kaķis. Gandrīz. Tā. Ko labi ejam plecus tālāk. Paliek silts. Tūlīt būs izķerpšanās tūra. Ko atpūšoties vēl, puls 154. Atpūšoties patrenēsim vēl presīti atkal.
Jūtas. Vecas saka, domāju. Tā. Nu ko, atpūšoties arī presītu uztaisīt. Tā ejam tālāk uz grūdaciņu. Kājas šodien netaisīšu. Kājas taisīšu. Ar Ričiku brauc sot. Kaimiņu puikam bumba iekritusi pie mums. Vien pakaļ bumbai. Tā, labi. Es skatot, kamēr kaimiņi lien pa manu sētu. Man vajag grūdaciņu uztaisīt. Nekāds atlaidis, vēl grudaku, vēl bicīti. Tas ir jaudīgs treniņš. 20 minūtes. Man labāk kādas 40 minūtes ar jaudu riktīgu. Nevis pusotru un kaut ko velkot lēnā gara. Tūlīt vēl šitajā slīpumā pieņemšu 20 kg. Tad jau aiziešu uz taisno ar 30 niecēm vēl. Un vēl varētu pastīties treniņa laikā pēc šādas jaudas, vai varēšu sievu uz kociņiem vēl pacelt. Jā, un ir cilvēki, kas man prasa, vai es veidoju programmas kaut kādas ēdienu vai ko, vai kāda veida, nē. Nav ne treniņa, ne ēdienu programmas, kuras es veidotu. Šoreiz ir pirmo reizi dzīvē, ka es vispār kaut kādu veidu kalorijas skaitu. Nu, precīzāk man sieva palīdz saskaitīt. Es vienmēr esmu visu ēdis brīvi un daudz kustējies, daudz sportojis, nedomājot par to, ka es kaimiņam bumbu atkal pie mums sētā. Ka es varu uzresnēt, tāpēc, ka es esmu ļoti dzīvē kustīgs. Tagad jau atskaiti kalorijas, ne jau tāpēc, ka tu baidies, ka uzresnēs. Nu jā, es nebaidos. Lai neapēstu pa maz. Nebaidos uzresnēt. Pagaid, es nosvēršos, starp citu, cik tā ir tās. Tātad atbraucu no Latvijas, es svēru 78 kg, ne? Jā, 78 kg. 6 kg bija pazaudējis. Un tagad ir 82,5. Dodu iekšā apakaļ visu. Aiziet, turpinam. Galvenais ir nemīst.
Atpūtīsimies ar presītēm. Tā, man paliek karsts. Mums mājās vienmēr notiek multitaskings. Brīdī, kad trenējamies, top ēst, kaut kas vārās, kaut ko dara paralēli un starplaikos visu izdara. Tas ir tāds labs multitaskings. Pie grūbām klāt filēju? Jā. Pie grūbām klāt filēju. Tā nav ko ilgi atpūsties, davai ņemam plecus. Tā, treniņš iet 26 minūtes. Tūlīt aiziesim 30 kg hantelēm, pacelšu 10 reizes un pēc tam uz kociņiem sievu uz muguras 5 reizes, pastīšos vai varēšu. Tu vari savu sievu uz kociņiem pacelt pušapiņos? Pamēģini. Nepareizi noliku. Ko? 30 kg hanteles, 10 reizes, un pēc tam mēģināšu 5 reizes vēl sievu pacelt uz kociņiem. Nē, es teikšu. Jā, tā ir pēc tam. Nu ko, 30 kg ir klāt uz katru roku, 60 uz abām, un pēc tam pušapiņos vēl sievi jāpaceļ. Tūlīt būs aiziet 10 reizes. Es nezinu, cik ir. Es nezinu, cik ir. Tā man nāksies skatīties video, lai saprast, cik reizes pacēlu. Es neatceros. Un tā ir sieva uz kociņiem. Gredzeni, lai nedurās pirkstos.
nebūs. Normāli ir 5 reizes, ka es cēlos. Tagad nav kauns arī tas, ka nevarēja 5, ir 3. Ir 30 minūtes jau nosportots. Un pēc vakardienas viskija un kolas nav tā atdeva tāda. Bet nekas, redzēju, tikko bija vēl 3 reizes. Un nav ko ilgi gaidīt, turpinam tad vēl kaut ko citu. Visu var aizstāt un izdarīt. Un es nedomāju, ka sieva var aizstāt. Paņemsim trīsniecēm vēl slīpumu. Kā redzi, svars staigā, izskats staigā, tas tikai normāli. Visas tās skaistās bildes, es varu pateikt vienu, sievietēm top pareizajās pozās, ar ievilktiem vēderiņiem, atgāzušās. Pareizā gaisma, īpašais sporta tērps. Pareizā gaisma, īpašais sporta tērps. Tāpat kā čaļiem treniņu laikos, treniņa laikā, tāpēc, ka tad muskuļi ir sadzīti, cietāki un daudz masīvāki. Un arī pareizās gaismās un zālēs jau arī tā gaisma un spoguļi ir pietiekami. Es domāju, ka gredzens pazaudē, bet sieva uzlika. Tā treniņš pusstundu iet, paņemšu plecus un pēc pleciem 30 atkal slīpumam. Grūti. 2 dienas, maz gulēts. Tāda atpūta vakar bišķi. Tā. Ejam uz 3 necēm un slīpam vēl. Šitas ir labs. Tā. Iedvesmo lūdzu ūdeni. Man šeit ir parastais ūdens. Paldies.
Puls 150. Naču, Matijas, 3-5 minūtes treniņš. Jāapstāsta, vai jūs vispār tiekat ierakstīti. Nu, vai es kaut kas te iet, jā. Nu, kaut kā tā mugura un pleci aug, ne? Čau, Matijas. Do 5. Do 5. Do 5. Zemeņu. Zemeņu. Ne, aveņu. Nav man aveņu piens, man ir zemeņu piens. Zemeņu, kakao vai medus? Jāpaceļ vēl nedaudz slīpums. Bet tagad labākajā gadījumā 30 aizies. Nu, ne vairāk kā 3 vai 4 reizes augšā. Tāpēc, ka jau ir 35 minūtes treniņš. Plus vēl. Pagad teicu, vienu reizi pacels, labi? Un tas jau ir šidā te ar mazām pauzītēm, tas ir daudz. No? Matijas, reiku jāmaisa. Gatavs? Ne, reiku naču, tu īpareiz taisīt turpins tajā. Aiziet, mēģināšu tās 3 vai 4 reizes. Viss labi? Silas laikam, jā, rodas tur. Pamaisīs vēl. Būs 8 vai nebūs? Nebūs. 7. Nebija nemaz tik sūdīgi. Man palika rozā. Kā trīc visi muskuļi. Uzpampa. Labi, es tev aiznesīšu. Tā kā atzīs. Atzisīs, jā, un Jā. aiznesīšu. Tikko ierauj. Es gribēju nosīt. Es tev iedošu. Pagad taisnot bija. Es gribēju. Lūdzu. Labi. Lūdzu. Tikko ieraudzīju, sieva darīja šitā leggingiem. Un tas ir tikai normāli, ja sievietei virs leggingiem tur izgāžās nedaudz vai ir tā riepiņa. Un vēl pie tam, ka sieviete, nu tagad respektīvi man sieva ir iznēsājusi 2 bērnus. Nu, no tā nav jākautrējas. Un tad, kad tu redzi šitos tiešām variantus, arī sieva pozē, jā, tas ir normāli fotosesijām viss. Bet nevajag aiziet tādā galējībā un uzskatīt, ka tas 1 vai 2 liekie kilogrami, it kā liekie, ir kaut kāds, es nezinu, mirstamā kaite. Nu nav. Tāpēc, ka jebkuri influenceres. Skaties to vietām. Skaties. Jā, bieži vien neparāda to skarbo realitāti, bet parāda tās skaistās bildes. Un neparāda to aizkulises tam visam. Tā. Man Kristians zvana. Viņš apturēja man video. Kurš? Es pēc tam pacelšu. Nē, man priekšnieks zvana. Pabeigts treniņš? Es viņam no darba telefona atzvanīšu, pacelšu. Kur man darba telefons ir tā? Man liekas, ka te bija. Jā. Tā, es tūlīt pacelšu. Pacelšu bišķiņu pleci. Fuj, muskulus augšā. Reku, es tev nolikšu te, ja? Jā.
Un tad atzvanīšu priekšniekam. No? Mans mugurkauls palika sēj. Jā. Jā. Nāc te. Tā kā vīklo tā ir laimā. Tavs pilkus vecas. Es pārlaisīšu vēl. Salmiņu vai? Tā jāatzvan tam priekšniekam, ko viņš gribēja. Es redzēšu vēl nopikušā. Šodien nav plānā it kā strādāt. Nē, esmu redzējis tādus Tagad tikai salīdzīs. Rīt prasīsim. Tādus maziņos neesmu. Ja, guten Tag. Du hast mich angerufen. Ja. Ja, nach Söge. Aber nach Sorge gesehen, oder? Okay. Lieferschein hast du jetzt schon vorbereitet, oder? Man jāsaka, teica, Kristiāna runā, viņam jāzina uz kuru. Okay. Ann-Kathrin auch nicht, oder? Weißt du nicht? Okay. Okay, alles klar. Okay, jo, tschüss. Tas ir. Na? Bija tikai viņš ir. Vienos naktī cūks jākrauj, tātad tas nozīmē, ka 12. ir jāatcerās. Un uzfilmēšu kaut ko ar to cūciņu vāģi. 3 nedēļas, viena mašīna pastāvīga, jo, kā es minēju iepriekšējā video, man darba kolēģis, otrs latviešu kolēģis ir atvaļinājumā 3 nedēļas. Jā, Maties. Jā, tētis bišķi pacels, labi? Un mēs aiztasīsim, viņu noliksim uz galda, lai viņš neizlīst, ja? Citādāk tur pie mammas dzēriena. Kur mēs liksim uz galda, te? Vai šā mazā galda? Viss labi? Tā, ir redzējis, ka izgriez apelnu, tai aktēm viņa vajag galda stipra, ne? Gāžā. Īstās kā ķivere. Zini, ko vēl jāizdara? Tātad 41 minūtes treniņā. Visu treniņu laiku esi ar mani, iespējams vairs neesam aizgāju dzert alu vai makšķerēt, bet tu it jāpamēģina vēl viens piegājiens ar 30 iecēm. Maksimumu, ko var izspiest vēl pēc 40 minūtēm. 30 kg katrā rokā, tātad 60 kopā kantelēm un ejam uz maksimālo, ko varam vēl pacelt. Tad jau aiziet uz 20 iecēm, sākšu atsildīties, izstaipīšos. Staipīšanos gan nerādīšu. Tā ir varbūt garlaicīga lieta, ko es nekad neesmu pirms tam darīju. Jā. Man jāstāv priekšā, lai jūs sievu neredzot, viņi man tā teica. Viņi nezina, vai viņi pareizi dara šos piegājienus. Un tad, kad es uz viņu saka, pasties, vai es pareizi daru, es pastāv. Laikam, jā. Tā vismaz izskatās. Tā, labi, eju uz maksimumu. Grūti. Au, neaizgāju. Bet nu ņemam vērā, ka ir 43 minūtes. Un jaudīgs treniņš. Maz pauzīšu treniņš. Nu, gandrīz
Pauzīt, es varu teikt tā, starplaikos kaut ko citu dari. Vai tā pauzīt, neprasīt taisīt? O, blin. Scheiße. Sarēba. Tā. Un šitais veltījums maniem heiterīšiem, kuriem tik ļoti nepatīk manas tās tievās kājiņas. Tādas viņas ir. Un tādas viņas ir sagriežot. Nedaudz muskuļotākas ir, nekā taisni stāvot un atslābinot. Bet man nav steroīdi. Man ir tikai proteīns un pārtika. Un man tās milzu buļķu kājas nevajag. Tāpēc, ka manām kājām ir jāgriež velosipēda pedālīši ātri, jābūt izturīgām un jāiznes mani tālu augstu kalnā, nevis vienreiz 300 kg. Tad arī nepārprotam tagad tie, kuri grūž tos 300. Cepur nost maleči, tas ir jūsu. Tas vairāk bija adresēts tiem maniem heiterīšiem. Kā tur bija, nelamājoties latviski sakot, dirsējiem. Dīvaini pirdējiem. Vai nu pie tie, kuri vēl pie mammītēm dzīvo 35 gados un nav pie sievas tikuši, nav neko sasnieguši un tad pīkst. Bet labi, tagad treniņa video. Svētdiena, skaists laiks ārā. Jā, skaties, pagaid, tev parādīšu laiku, kāds ir. Tu paskaties tikai. Saulīte spīd, zaļš, viss ideāli. Tā tagad nolikšu tev apakaļ tā, lai var redzēt, reku, man sieva tur vingro. Pusties kādas viņai kājas, viņai lielāks pa manējām. Nu, heiterīši, ja jums vajag liels kājas, skatieties sievas kājām. Aiziet uz viņas TikTok kontu Cherry Eva. C-H-E-R-R-Y Eva. Ar ķirsīšiem tādiem. Un varat piesakot, varbūt tur kaut kādu treniņa programmu viņa netaisīs, bet kaut ko jau ieliks. Nu, droši vien es ielikšu, tāpēc, ka visus video, kas viņai liekās iekšā, pārsvarā ir manis taisītie. Zini kā, tu uztaisīsi, kad tu ieliks? Jā, es uztaisīšu, viņa ieliks. Pusties kādas kājas, ņohai, es tēt vairs neiešu kadrā, jūs uzreiz skatīsieties uz manām tievējām. Man jāiet bija priekšā? Tā, labi. Es sāku atzist, tas ļoti labi. Es taisīšu jau atsildīšanās tūri. Ar mazajiem svariņiem. Ņemam mazajiem svariņiem piecinieces, pleciņi, bišķiņ grudaciņš. Atsildamies, pēc tam izstaipīšanās tūri jums nerādīšu, man ļoti nepatīk staipīties pašam, iešu pie stieņa pakarāties. Pēc tam braukšu līdz darbam, uztaisīšu jau starta video nākamajām 3 nedēļām. Labi, ko es te ļērkšu? Es dzirdu, ka tu izdzēri savu pienu. Maties. Jā? Liesies? Nākamreiz varam pamēģināt šo pašu uztaisīt tev daudz. Un arī augstu. Tā kā tas bija jauks. Labi. Atpūsties gribās. Maties atpūšās. Tā, puika atpūšās uz matracīšu, sieva velk gumijas. Tu paaicināšu sievu man blakus, parādīšu jums mūsu bicīšus. Sieva parādīs savas lielās kājas, es savas mazās. Tad es došos uzfilmēt nākamo video. Ja? Paldies, tu esi mans labākais atbalstītājs un draugs, vai ne? Man ir ideja,
ar Ričuku, ar velosipēdu aizskriet līdz Hamburgai, parādīt jums veco dzelzceļa tiltu, kurš ir uztaisīts velobraucējiem, tikai vienīgi smukstāts, un izbraukt cauri vecajam Elpu tunelim, kur kādreiz senos laikos brauca, ka vēl nebija lielais autobāņu tunelis, tad brauca mašīnas tur ar liftu nolaida lejā un izbrauca cauri, uzcēla augšā, un tā tika braukts ar tuneli. Bet mašīnas laika gaitā palika platākas, lielākas, un to tuneli slēdza. Tad es pastāstīšu vairāk par to no vēsturiskās puses. Tagad rādam bicīšus. Rāda kājas, man lielāks bicīts tev kāja. Nu ko? Paldies visiem, kas bija šeit un noskatījās līdz beigām. Ja esi ticis līdz beigām, ieliec īkšķīti, uzspied abonēt podziņu un tiekamies jau citos manos video. Čau!